Un mēs atgriežamies Riga Food inovācijas sviestā. Pie manis šeit ir atnākusi vēl viena burvīga dāma, Zane Ivāne no Grow Bite, pastāstīt par produktu Prosvego, patiesībā par produktu grupu. Un sākot runāt par šiem produktiem, mēs pieskarsimies arī tādām mazliet sensitīvam jautājumam, bezglutēnam, jeb glutēna nepanesamībai, kas kļūst arvien aktuālāks temats, un tāpēc Zane pastāstīs, kā tad viņi ir nonākuši līdz šim te produktam. Parasti tā ir aktuāla problēma pašiem dibinātājiem, un kā vispār ir būt mazajiem uzņēmējiem un strādāt ar šādiem produktiem. Pirmkārt, labdien! Uzņēmums tiešām nodibinājās saistībā ar to, ka bija pašiem šīs aktuālā bezglutēna pārtika, bezglutēna ikdiena, bez cukura, attiecīgi arī vegāniskais uzturs klāt. Tas viss apvienojās tādā vienā lielā domā par to, ka tu varētu darīt kompleksu kopā. Ne tikai bezglutēna pārtika, jo bieži vien mēs redzam bezglutēna pārtika rakstīts, ir forši, es pirkšu, bet papildus klāta ļoti daudz cukurs. Attiecīgi, no veselības viedokļa tas neko baigi labāk par to bezglutēnu arī nedod. Un tad radās tā ideja to visu kopā apvienot dažādos produktos. Un mēs šodien nākam ar izteiktāk visvairāk ar maizi, ar bezglutēna ierauga maizi, jo bezglutēna ierauga Latvijā tas īstenībā ļoti sarežģīti iegūstams ieraugs. Tad var mēģināt dažādus formātus, bet rīsu ieraugs ir tas, ko mēs esam izvēlējušies un attuši pa labu esam. Tad tā maize patiešām uz cilvēku nāk ar acīs tiešām bezglutēna. Piemēram, vai kas pasaka, es 20 gadus neesmu ēdus rupmaizi, un mums pie stenda apraudās, ka viņi ēd rupmaizi. Viņi tiešām garšo kā īsta ieraudzēta maizīte. Un tad mēs zinām, tajā brīdī tev iziet skudriņas cauri, un tu zini, jā, šis ir pa īstam, mēs darām pareizo, mēs cīnāmies par pareizo, un ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti tīpaši dabūt produkcijas, tos piegādātājus, kas varētu bezglutēnu nodrošināt produktus priekš ražošanas. Bet stingri uzņēmums turpina stingri pastāvēt un nemainīs savu domu par to, ka tas būs bezglutēna, bez cukura un vegāniskais. Vai produkti ir certificēti? Jā, visi produkti ir bioloģiski certificēti un tiek iegūti no bioloģiski certificētiem arī zemniekiem, izplatītājiem. Tā kā pilnīgi viss, un arī uzņēmums turpina. Daudz vēlas sadarboties ar mums un izsaka piedāvājumus, bet tas ir stingrs noteikums no mūsu puses, jābūt bioloģiski certificētam obligāti. Tas nozīmē, ka arī tie, kas ir ļoti jūtīgi tur uz kaut kādu šķērspiesaļojumu, uz jebkuru mazāko miltu graudiņu, arī viņi var būt droši, ka Prosvego var iegādāties. Jā, un tad ienākot mūsu veiklā, tu var justies arī, mums ir veikaliņš atvēries Zelta Lozda Rīgā, un ienākot veiklā, tu var justies droši, ka viss, kas ir plauktos, ir drošs. Pārtikai gan bezglutēna cilvēkiem, gan cukura, kam ir problēmas, gan arī dermatīta gadījumā, piemēram, kam ir aktuāli, dermatīta problēmas, tad mēs neizmantojam kakao pupiņas, mēs izmantojam karobu, kas nav ar šo alerģēnisko to reakciju, kas arī īstenībā bērniem ir forši, jo tur no kofīnas iekšā. Tātad mūsu batoni ir aktuāli arī bērniem, neradīs to papildināt to enerģijas stāvokli vai atkarības stāvokli, kas ir no kofeīna rodās. Tad visas tādas mazas nianses, mazas lietas sabiedrās kaut kādā lielā, tādā milzīgā kopumā, tādā vērtībā par to, ka nāciet iekšā šeit ir droši. Vai jūs sadarbojaties arī ar citiem bezglutēna produktu ražotājiem, vai jūs, piemēram, esat zero glutēna klāsterī? Izstāst, ka zero glutēna klāsterī mēs būsim laikam no vakardienas. Jo mēs parunājāmies, ieteicam, tad mēs būsim. Mēs nāksim sadarbībā. Precīzāk sakrā to, ka es būšu pa godīgo. Ja? Tā kā es šajā uzņēmumā esmu pavisam nesen. Daudz jautājumus detalizēts es nespēju atbildēt. Es labāk neatbildēšu, nekā pateikšu kaut ko lieku. Tā, nedod Dievs, ja nepareizi kaut ko pieminēšu, bet mums ir noteikti sadarbības ar citiem ražotājiem. Kopīgi mēs šobrīd esam arī piedalāmies dažādos projektos un konkursos, kad sadarbojās arī tas tīklu ķēdes, tas arī man liekas, tas projekts skaitās. Un tad ir vairāk uzņēmēji kopā, man liekas, 4 vai 5 uz to vienu konkrēto projektu. Tad ir tās sadarbības veidojas, lai apvienot vairāk bezglutēna, bez cukura, bioloģiski ražotos certificētos produktus kopā zem viena kaut kā.
Varbūt tu vari pastāstīt mazliet par tiem produktiem, kas mums ir šeit uz galda. Visus mēs nevarējām atnest, jums pašiem tad jāiet stendā skatīties, bet arī šeit ir gana daudz. Es saprotu, tas ir pats lielākais jaunums, tās zupas, kuras ir gandrīz izpirktas. Tas ir mūsu šodienas lepnums. Šodien mums vairs nav īstenībā produktos vairs ko piedāvāt, jo vakardien izpirka praktiski viss, mums tikai bieži zupa ir palikusi. Tās ir bezglutēna ātri aplēmās zupiņas. Tad, principā, ieberam termosiņā, ja termosā to dara, puslitrs ūdens, 20 minūtēs ir laba, garšīga, sātīga zupa. Tur vismaz var pastīties, tur nav blenderēts, tas nav pulveris. Tur ir visi graudiņi, kaltēti dārzeņi, zaļumi iekšā. Un, kā es jau smējos, es teicu, klausieties, bet ir sanāks normāli bieža zupa. Nav tā, ka tur ir kaut kāds tas pulveris ātrās Tas būs īsts ēdiens, kuru ēdot, tu atcerēsies bērnību. Jā, mammas zupu. Tā arī atceries, jo mamma vienmēr piešāva graudu, tādu sauju klāt, lai būtu sātīgāk, kreptīgāk tā zupa. Un tā garša ir tāda pat. Pieliec latvietim, kam ir laktozes, nepatīk, ja tie pieliks bezlaktozes, bet latvietis, ko izdarīs bieži zupai? Pieliks krējumu un dils. Kā var bez dilēm? Bet, ja tev nav dils, tad neesi latvietis. Pareizi. Un kas ir šī skaistā kaste? Jo ļoti daudziem no šodienas apmeklētājiem ir mazi bērni, arī tev pašai ir mazi bērni. Varbūt pastāst par šo kastīti. Šī kastīte konkrētā mūsu jaunais arī tā kā līnijā Freshie Boxes. Mums ir dažādi formāti. Mums būs kastītes jauniešiem bērniem ar visiem mūsu našķīšiem apvienots vienā iepakojumā. Šis gan vairāk ir tāds tā kā dāvanu komplektiņš, ko mēs uz Ziemassvētkiem gatavojam. Tur arī iekšā varēs pie mums pasūtīt un salikt tiešām mēs skaisti iepakosim, ko jūs vēlaties pēc tās Ziemassvētku dāvaniņas. Bet tas vēl ir izstrādājumā, kas tur īsties iekšā. Pēc pieprasījuma paskatīsimies, bet cilvēks arī pats varēs sastādīt, un tas būs tās kastītes. Un tad, principā, mums viss nāk šis Freshie Boxes, arī sadarbība ar zemniekiem. Mūsu veikliņā mēs arī tirgosim arī dārzeņus no pašiem piegādātājiem. Tā kā, kaut kā tā. Un es saprotu, ka šeit ir arī kaut kādi našķīši, tiem, kas cenšas izvairīties no cukura. Tas ir mūsu hīts jau daudzus gadus, un tas ir Rimī klētī pieejams, arī iegādājums dabas stacijā un Stokmanā, un tad tie ir rullīši, tie ir augļu vai ogu biezeņu veidot rullīši, kur saglabājas pilnīgi visas vērtīgās vielas, netiek nekās no tā viss izslēgts ārā. Tātad bez cukura, organisks, protams, bez glutēna. Un visi vitamīnu bērni ļoti iemīļojuši. Mums tāpēc arī tas ir tas top pirktais produkts bērniem. Vienmēr tukši plaukti, spēj tik ražot. Tā kā es ceru, ka visi saprata, ka paši labākie gardumi bez glutēna, bez cukura ir atrodami pie Prosvego. Un to Prosvego jūs varēsiet atrast stendā I24. Jā, un gaidam ciemos uz Zelta Lazdu veikaliņu Baronielā. Un lai jums izdodas! Paldies!